Tātad projekts kā tāds būtībā ir vajadzīgs visos gadījumos, izņemot, ir atsevišķi izņēmumi, kas tā kā būvniecības likuma izpratnē neskaitās kā būvniecība, un tātad pie nosacījuma, ka šie te darbi ir saskaņoti ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, piemēram, būvniecības dokumentācija, nav vajadzīga dažādu labiekārtojumu elementu ierīkošanā vai novietošanā, piemēram, soliņi, celiņi, vaļējas terases, kas nav saistītas ar ēku, medību torņi līdz 10 metru augstumam, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas vai apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 metriem, dārzu kamīni, ielu norādes, stabi, laipas, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi un tam līdzīgi labiekārtojumi elementi. Tātad tajā skaitā arī žogi un pirmās grupas sporta laukumi. Pirmās grupas sporta laukumi tie ir tātad sporta laukums bez inženieru tīkliem. Nu jā, un faktiski tātad visos citos gadījumos, kas attiecās uz labiekārtojumu, būs vajadzīgs vai nu paskaidrojuma raksts, vai nu būvprojekts. Kas attiecas uz ēkām, projekta dokumentācija nav nepieciešama. Tātad tūlītās atsevišķos gadījumos, kā piemēram fasādes vai jumta saguma krāsošanai, saglabājot to pašu krāsojuma toni, ja nav jāsaskaņo ar trešajām personām vai, piemēram, to aizliedz kādi citi normatīvi akti. Un tātad te ir ļoti daudz izņēmumu, kādos nav vajadzīgi būvniecības dokumenti, bet to jūs varat apskatīties ēku būvnoteikumu 7. punktā, kur tad ir uzskaitīti šie izņēmumi, un visos pārējos gadījumos tad būs vajadzīgs vai nu paskaidrojuma raksts, vai nu pilns būvprojekts. Ko nozīmē, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami? Tas nenozīmē, ka nedrīkst. Ja? Teiksim, būvvaldē nav obligāti saskaņot, ja jūs, piemēram, gribat uzbūvēt kaut kādu, nezinu, rotaļu laukumu vai kaut kādu soliņu, kas ir, teiksim, arhitektonisks vides elements, un jums finansējuma sniedzējs Lats vai kāds cits prasa, nu, vajadzētu projektu. Būvvalde saka, nu, projekts nav nepieciešams, un tad jums nav projektu, jūs nevarat iesniegt, jūs varat izstrādāt paskaidrojumu rakstu, piemēram. Tas nav aizliegts. Tas nav obligāta prasība, bet tātad to var darīt. Tātad saules paneļi paši kā tādi neskaitās būve, tās ir iekārtas ar visu to statīvu, uz kā viņi tiek novietoti. Nekāds projekts vai paskaidrojuma raksts tam nav vajadzīgs. Paskaidrojuma raksts ir vajadzīgs tieši inženieru tīklam, kas ir šis te elektropievads pie šiem te saules paneļu laukiem vai ja viņus novieto uz zemes gabalu. Jā, ja tas ir vajadzīgs, mēs varam izsniegt tātad konkrētajā gadījumā izziņu par to, ka šim te projektam vai paredzētai iecerei nav nepieciešami dokumenti. Jā, tie ir saucās atsevišķu inženieru būvju būvnoteikumi, kur ir tad uzskaitīti visi gadījumi, kad nav nepieciešama būvniecības dokumentācijas, kas attiecas uz labiekārtojumu. Kas attiecas uz ēkām, tas ir ēku būvnoteikumos. Jā, tātad, ja jūs zinat, vai jums ir plānots aizdomas, jā, ka jūsu projektā būs paredzēta būvniecība vai kaut kas saistīts ar būvniecību, iesakam uzreiz doties uz būvvaldi,
saprotu, ka šeit termiņi ir ļoti īsi, doties laicīgi uz būvvaldi un noskaidrot, precizēt tieši, kas jūsu konkrētajā gadījumā būs vajadzīgs vai nebūs vajadzīgs. Ja nebūs, mēs izdodam tad izziņu, ka nav vajadzīgs. Ja ir kaut kas vajadzīgs, tad mēs varam uzreiz precīzi pateikt, kas jūsu konkrētajā gadījumā jums ir jāizstrādā. Un tas ir jādara laicīgi, tāpēc, ka ļoti bieži nāk pie mums cilvēki, arī zemnieki, ar projektiem, kas ir paredzēti LAD iesniegšanai LADā, un atnāk 4 dienas pirms termiņa beigām. Un iesniedz projektu, un tad ir liela panika, ka vajag izskatīt, bet tur projekts ir apjomīgs un termiņi spiež. Kā un kurā gadījumā. To, ja jūs zināt, ka jums ir paredzēta būvniecība, ja kāda veida atnāciet uz būvvaldi laicīgi, noskaidrojiet. Jaunā iela 31C. Jā, var zvanīt. Var zvanīt, ja jums ir tātad objekts ārpus pilsētas, tad jūs zvanat man. Gunters Veiss, telefons ir mājaslapā Jēkabpils novada būvvaldes sadaļā. Būvniecības dokumentācija ir iesniedzama 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas. Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanu. Tā kā uz 27. janvāri, ja kāds ir paredzējis būvniecību, jums nav nepieciešama gatava būvniecības dokumentācija. Tiesa gan līdz tam brīdim, protams, ir jānoskaidro, vai nepieciešama šī būvniecības dokumentācija. Jāsaprot, kāda līmeņa būvniecības dokumentācija ir nepieciešama, jo Gunters jau sacīja, ir iespējami 2 varianti - pilna apjoma būvprojekts un paskaidrojuma raksts. Un vēl tas pieminētais paziņojums par... Paziņojums par būvniecību ir arī tāda iespēja. Ja tā ēka ir kultūra vēsturiskais mantojums vai, piemēram, valsts kultūras piemineklis, tad iespējams ir nepieciešama arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Un faktiski tie izņēmumi, kurus iepriekš minēju, kas ir ēku būvnoteikumos, kuros gadījumos otrās grupas ēkām nav nepieciešama dokumentācija, tie neatiecas uz kultūra vēsturisko mantojumu. Ja ēka ir kultūra vēsturiskais mantojums, nav varianta, ka var nevajadzēt dokumentāciju. Kā lūdzu? Tad tur jāskatās individuāli katrs objekts. Tad, ja ir būvdarbi, vispār nekādi būvdarbi ar būvprojektu vai paskaidrojumu rakstu vai paziņojumu par būvniecību, to var veikt tikai zemes īpašnieks. Lai kas tas arī būtu, vai privātpersona, vai uzņēmums, vai zemnieku saimniecība, vai pašvaldība, būvniecību ierosināt var tikai īpašnieks. Vai arī otrs variants, tas ir tad, ja ir zemesgrāmatā ierakstīta apbūves tiesība. Tas nozīmē, zeme ir paņemta nomā, ir noslēgts nomas līgums ar apbūves tiesībām, un šī apbūves tiesība ir jau ierakstīta zemesgrāmatā. Ja viņa nav ierakstīta vēl zemesgrāmatā, ir tikai līgums, tad būvēt nedrīkst. Ierosināt būvniecību nedrīkst, drīkst tikai īpašnieks. Tad ēku būvnoteikumi, tas attiecas uz ēkām, tas ir ministru kabineta noteikumi numur 529. Atsevišķu inženieru būvnoteikumi šeit var meklēt noteikumus par labiekārtojumu elementiem. Tie ir ministru kabineta noteikumi numur 253. Un, jā, soliņi, faktiski tas ir labiekārtojums, nav vajadzīga dokumentācija. Un tad, protams, vispārīgie būvnoteikumi, ministru kabineta noteikumi numur 500. Šeit pielikumā ir tātad
Vispārīgajos būvnoteikumos ir aprakstīts viss būvniecības process un projektēšanas process, to visu var pastudēt. Un šajos noteikumos pielikumā tad ir informācija par būvju sadalījumu grupās, un no šī izriet tad atkal tālāk atsevišķo inženieru būvnoteikumu un ēku būvnoteikumu, kur tad jūs varat sameklēt, kādai grupai atbilst jūsu paredzētā iecerē. Un tad jau tālāk skatāties ēku būvnoteikumos vai atsevišķo inženieru būvju būvnoteikumos un meklēt, kas tieši attiecās uz jums. Tātad ir ļoti garš raksts. Tātad tas ir ēku būvnoteikumos 7.1. Tas ir otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana. Vienkāršota atjaunošana nozīmē faktiski nemainot nesošās konstrukcijas, kas nav pārbūve. Teiksim tā, ailu, piemēram, logu durvju vai inženieru tīklu šahtu šķērsojumu būvniecība pirmās grupas ēkās vai otrās grupas dzīvojamās ēkās, palīgākās lauksaimniecības ēkās. Tātad kādreiz, ja bija vajadzīga nesošā sienā aile, piemēram, durvis vai jaunu logu uztaisīt, bija jātaisa būvprojekts. Šobrīd to var izdarīt ar paziņojumu par būvniecību, bet šo izstrādā arhitekts vai inženieris. Projekts tāpat ir vajadzīgs. Tātad, ja ierosina privāta persona, tad nav obligāti, ka realizē būvkomersants. Ja ierosina SIA vai zemnieku saimniecība, tad ir vajadzīgs būvkomersants, kas izpilda darbus. Zem paziņojuma iet arī mazākas. Mazākas ir ēkas līdz 25 kvadrātmetri. Piemēram, lapene vai dārza lapene. Jā. Gatava namiņa novietošana arī ir būvniecība, jā. Tad, ja tā ir mazāka līdz 25 kvadrātmetri, kā jau pamanīja kolēģis, tad tas būs paziņojums par būvniecību. Ja ir virs 25 kvadrātmetri, tad tā jau būs pirmās grupas ēka. Ja ir virs 60, tad jau tā būs otrās grupas ēka. Teiksim, būvniecības informācijas sistēmā ir pat atsevišķs būvniecības veids, kas saucās novietošana. Protams. Jā, protams. Bet tā vispārīgi var riņķī un apkārt kaut ko stāstīt, bet katrs konkrētais gadījums jāskatās tomēr. Iesaku arī, ja jums ir pazīstami projektētāji, dodaties pie projektētājiem, pie arhitektiem, pie inženieriem, konsultējieties. Būvvaldē būs mazāka slodze.